Tātad, labdien, instrumentu apstrādes ekspertiem. Mani sauc Dagnija. Esmu arī no kompānijas Arbor Medical Korporācija, kurš ir 100% latviešu un Latvijas uzņēmums, godīgs nodokļu maksātājs, un Arbors gadiem ilgi godīgi arī investē Latvijas medicīnā un medicīniskajā izglītībā. No 21. gada sadarbojamies ar kompāniju Ultrasonic, kas ir pasaulē ļoti labi īstenībā zināma kompānija, loku un endoskopu automatizētās priekšapstrādes tehnoloģiju jomā. Ultrasonic portfolio ir iekārtas, kas būtībā ir unikāls iekārtas pasaules tirgu tieši lokaniem endoskopiem priekšapstrādē. Ultrasonic ir beļģu kompānija. Kompānijas īpašniece un visas tehnoloģiskās idejas autori ir sieviete. Vairākās starptautiskās konferencēs nodēvēta arī par sievieti vizionāri, Nensija Štenbaker, kur ir viesojusies Latvijā. Nensija savu karjeru sāka kā operāciju māsa, strādājusi arī ilgstoši gastroenteroloģijas nodaļā, apstrādājot arī šos lokanos endoskopus. Nensija diezgan ātri, kā inteliģenta sieviete, saprata, ka manuālajā šajā priekšapstrādē tieši uz endoskopiem ir ļoti daudz cilvēciskā faktora, ir ļoti daudz soļu, kur jāatcerās, un apstākļi arī fizikālie, kas ir jāatcerās. Un Nensija ir idejas arī autori šeit automatizētajā sistēmai, lokanu endoskopu priekšapstrādē, kas īstenībā ir dizainiski ļoti skaists, pārdomāts risinājums, kurā viss ir integrēts. Jo viena no tām svarīgākajām lietām, kas ir tieši šajā ne tikai lokanu endoskopu apstrādē, bet arī centrālās sterilizācijas dienestā, ir jautājums par brīvajām virsmām. Bieži vien tās ir nokrautas ar ļoti daudz papildu dažādām iekārtām, un beigās tiem cilvēkiem nav kur palikt tiem darbiniekiem. Nensija ir gājusi solis priekšu un visu integrējusi vienā darba stacijā. Tātad kompānijai Ultrasonic lozungs ir automatizācija cīņā ar izaicinājumiem lokanu endoskopu priekšapstrādē, un ieguglējot kompāniju Ultrasonic, visur parādīsies viņu galvenais lozungs, ar ko arī viņi iet, un visur sev prezentē, ka tā ir revolūcija endoskopu priekšapstrādē. Tātad, atgriežoties nedaudz atpakaļ pie zinātnes, ir divas lielās šīs zinātnisko publikāciju datubāzes, kas ir American Journal of Infection Control un Reuters. Un jau 18. gadā šajās abās datubāzēs bija pieejams ļoti plašs klāsts ar publiskām šim te pieejamām zinātniskām publikācijām, kur summējot kopā bija pateikts viens, ka neviena cita šī medicīnisko ierīču grupa neņem sev komplektā tik daudz šīs infekcijas un infekciju izraisītas dažādas saslimšanas, kā tieši lokanie endoskopi. Vienā no šiem pētījumiem ir parādīts šāds ļoti interesants grafiks, īstenībā pat ļoti pārsteidzošs grafiks. Bieži vien praksē tiek uzskatīts, ka augsta līmeņa dezinfekcija, tātad jebkuru instrumentu vai endoskopu ieliksim augsta līmeņa dezinfekcijas šajā vai iekārtā vai šķīdumā, un viss būs kārtībā. Un gluži tā nav. Kur varam redzēt, ka baktērija īpatsvars uzreiz veicot šo pirmreizējo endoskopu apstrādi uzreiz pēc procedūras ir sekojošs, un tad pa vidu ir tas pats interesantākais, kā var korelēt šis baktērija īpatsvars, sarkanais stabiņš, ļoti, ļoti ātri un virspusē veicot šo lokano endoskopu priekšapstrādi, kas ir tās 2 līdz 4 minūtes, ko arī mēs īstenībā savā ikdienā dabūjam dzirdēt. Un pelēkais stabiņš, ja mēs šo lokano endoskopu priekšapstrādi veicam pareizi un korekti. Un tas pats interesantākais ir, tas stabiņš, tas pelēkais sakrīt baktēriju īpatsvara jomā tieši ar to augsta līmeņa dezinfekcijas stabiņu. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka augsta līmeņa dezinfekcijas rezultāts var būt pareizi veicot šo kārtīgi veicot lokano endoskopu priekšapstrādi līdzvērtīgs ļoti labi apstrādātam endoskopam. Un tad vienmēr paliek jautājums, kā šodien tiek izsakot priekšapstrādes kvalitāte. Kāpēc mēs vispārībā par šo runājam? Kāpēc vispār ir izveidot šādas tehnoloģijas un pacelt šāds jautājums? Kā vispār bojājās šī lokanie endoskopi? Lokanais endoskops pēc savas būtības ir instruments, ar kuru ir iespējams ārstam ielūkoties un diagnosticēt dažādas saslimšanas cilvēku ķermenī.
šie endoskopi ir kustīgi un loģiski, kā jau visiem instrumentiem, kuri tiek lietoti, tiem rodās arī šie mehāniskie bojājumi, kas ir saistīti tieši ar lietošanu un nolietojumu. Runājot par hermētismu testu, ko Kristaps arī pieminēja, hermētismu tests ir jāveic uzreiz pēc pirmreizējās tīrīšanas sausā vidē. Šeit redzam skaists bildes, kas notiek, ja hermētismu testu izlaižam, virspusē veicam šo priekšapstrādi. Galvenais ļaunums tiek nodarīts tieši tad, ja šis hermētismu tests tiek veikts vai slapjā, mitrā vidē, ūdenī vai šķīdumā, vai arī vispār netiek veikts. Tad šajā endoskopa apvalkā melnajā rodās mikroplaisas un vēlāk jau plaisas. Pa šīm plaisām savukārt endoskopā pašā iekšā nonāk šķidrumi dažāda veida, gan pacienta atlieku šķidrumi, gan apstrādes šķidrumi, gan arī patogēnās baktērijas. Un savukārt patogēniem baktērijām tas ir ļoti, ļoti priecīgs brīdis, kad viņas tur ir nonākuši, jo šie endoskopi iekšienē ir ļoti silti, forši, patīkami, un viņas var vairoties. Mazgāšanas dezinfekcijas iekārta nav burvinojiņa, tātad endoskopa uzreiz pēc šīs procedūras, vai tā ir gastroskopija, kolonoskopija, cistoskopija vai jebkāda cita veida šī lokanā skopija, nevajag likt mazgāšanas dezinfekcijas iekārtā, jo kas notiks? Mazgāšanas dezinfekcijas iekārtā vai nu termoķīmiskā kombinētā šī dezinfekcija, vai arī ķīmiskā dezinfekcija. Abos gadījumos tiek veikta šī olbaltumielu koagulēšanās, jeb denaturēšanās, un tas rezultāts ir vēl sliktāks, jo tie visi netīrumi, visas tās olbaltuma apliekas, viņas piecepās vēl pie tā endoskopa klāt. Arī lietošanas instrukcijās endoskopiem nevienmēr ir pieejami pilnvērtīgas instrukcijas par endoskopu apstrādi. Un jāatcerās arī, ka endoskopa servis ir bizness. Par to vienmēr ir jāatcerās. Un, lai ietaupītu gan savu laiku, gan slimnīcas resursus, vislabāk ir veikt korekti un pareizi šo endoskopu priekšapstrādi. Priekšapstrādi ir tieši šis kritiskais posms. Redzam, ka Olympus investēja 32 miljonus jaunā servisa centrā Portugālē, radīja 300 darba vietas un ir viens no lielākajiem šiem darba devējiem šajā sektorā. Tātad redzam, ka tas ir bizness un labs bizness. Kā šodien notiek lokano endoskopu priekšapstrāde? Tās ir izlietas, tās ir dažādas iekārtas. Bieži vien šīs virsmas ir nokrautas ar šīm dažādām iekārtām. Tad mēs endoskopus birstējam turoties pie izlietas, šādi piestutējot šo endoskopu. Tad mēs no endoskopu kustinam, tad mēs viņu arī traumējam, pēc tam viņš ir jādod savukārt uz servisa centru. Tad mēs mērcējam šos endoskopus, vai arī veicam vēl hermētismu pārbaudi zem ūdens, kas ir īstenībā vēl pats interesantākais, ko var darīt. Tad ir jautājums, vai izliet ar mantu glabātu, jo bieži vien slimnīcās ir notikušas arī investīcijas jaunu tehnoloģiju ieviešanai, lai uzlabotu šo endoskopu apstrādes kvalitāti, bet ir viena liela problēma – darbinieku paradumu maiņa. Jo kāpēc man jādara savādāk, ja es darīju šādi 20 gadus un nekas nav atgadījies. Tātad solis tuvāk perfektai endoskopu priekšapstrādei, par ko mēs vispār runājam. Kompānija Ultrasonic, sieviete vizionāra, idejas autore, un par ko es vispār vēlos pastāstīt. Šādi izskatās lielā šī Ultrasonic endo iekārta, kas ir pilnībā automatizēta endoskopu priekšapstrādes sistēma. Viņa, protams, var būt lielāka, viņa var būt mazāka. No kā viņa sastāv? Viņa sastāv no pilnībā automatizētas šīs tvertas izlietas, kurā ir integrēta kamera, visiem iespējamiem savienojumiem, visa veida skopiem. Skenera šajā sistēmā iekšā ir principā visu šo tirgū pieejamo lokano endoskopu datubāzi, kas ņem līdzi arī pilnīgi visu šo endoskopu savienojumu aprakstu un arī apstrādes instrukcijas. Līdz ar to, ko tas nozīmē? Tā ir automatizācija un darbiniekam nav tik daudz jāatcerās. Atsauces vietas šāda veida sistēmai pasaulē ir Saudi-Arābija, Beļģija, Nīderlanda, Zviedrija, Omaha, Katara, Taivana, Taizeme, Šveice, Lielbritānija un, protams, arī Latvija. Mēs esam, starp citu, vienīgā Austrum Eiropas valsts, kur ir šāda sistēma starp visām šīm iepriekš nosauktajām valstīm. Tātad, piemērs no Beļģijas. Beļģijā ir klīnika Čirek, es ceru, ka es pareizi viņu nosaucu.
kur ir lielākais beļģu endoskopija centrs. Tātad Šireks slimnīcā ir divas šādas ultrasonika endo iekārtas, kurai katrai ir divas izlietnes. Tātad kopā ir 4 šīs automatizētās izlietnes iptvertnes. Uz šo visu ļoti lielo centru ir viens darbinieks, kurš apstrādā endoskopus. Un pilns kontrolēts priekšapstrādes cikls vienam endoskopam ir 7 minūtes, kas ietver visus priekšapstrādes soļus. Un šajā slimnīcā tika apstrādāti 4 endoskopi 10 minūtēs. Šo ciparu es vēlētos, es vēl vēlāk nedaudz atgādināšu. Un šeit tiek nodrošināt 100% arī izsekojamība visiem priekšapstrādes šiem te posmiem. No kā sastāv priekšapstrāde? Tas ir hermetismu tests sausā vidē, 2 minūtes pēc 200 milibāriem. Tā ir jau informācija, kas ir jāatcerās tehniskajam darbiniekam. Visu kanālu skalošanu ar ūdeni un deterģentu, visu kanālu, nevis vienu vai divus un šo atstājam. Visu kanālu birstēšanu un visu kanālu skalošanu. Tātad endoskopu savietojamību, pievienojam visus endoskopus, ir dažādi 8 veidu kanālu savienojumi. Ar mūsdienās pieejamiem šiem lokaniem endoskopiem vajadzētu pietikt noteikti 8 kanāliem. Visu kanālu skalošanu, un šī sistēma ļoti intuitīva un vienkārši lietošana. Kā jau es iepriekš arī minēju, šīs sistēmas sevi ietver atkarībā no tā, kāds endoskopu parks ir katrā konkrētā medicīnas iestādē. Noskanējam šo endoskopu un sistēma parāda priekšā, kad rekur ir šis endoskops. Šo savienojumu pieslēdzam šeit. Vārdu sakot, ja ievietosim šajā sistēmā kāda veida, teiksim, kolonoskopu, vai kādu citu veidu skopu, kuram ir vairāk darba kanāli, bet būsim pieslēguši tikai vienu darba kanālu, sistēma neļaus pāriet uz nākamo soli. Tā ir papildus drošība gan pašiem, gan endoskopam, gan pacientam. Tad, ja runājam par hermetismu pārbaudi, vienmēr ir arī mēs paši arī strādājot ar endoskopijas sistēmām, piegādājot, uzstājot un zervējot tās, dzirdam jautājumus, vai vispār jāveic hermetismas tests, kāpēc viņš vispār ir jāveic, vai viņš ir jāveic ūdenī, šķīdumā vai sausā vidē, pie kādas spiediens, cik ilgi, un kas ir, ja ļoti mazs noplūds, jo tas rādītājs mēdz raustīties arī. Un kāpēc vispār? Un galā, kāpēc tas vispār ir jādara? Tirgu ir pieejams dažādas iekārtas automātiskam šim hermetismu testam, ka nav gluži jāatcerās tās 2 minūtes un 200 milibāri, bet atceramies, ka tās papildus iekārtas, kas veic būtībā vienu funkciju un aizņem ļoti, ļoti svarīgo šo te darba virsmu. Ultrasonika sistēmā ir integrēts hermetismu pārbaudas, hermetismu tests, tātad pieslēdzam endoskopu, palaižam sistēmu un būtībā sistēma tālāk visu attīstā. Plus ir iespējams logā redzēt reālā laikā šo te hermetismu testu. Nevis skatāmies manometra stikliņā, bet redzam reālā laikā, kā veidojas grafiks. Un varam fiksēt arī jau mazas noplūdes. Ja pēc šī testa parādās zaļā gaisma, viss ir kārtībā, ja ir sarkanā gaisma, tad jādomā, ko darīt. Jādod endoskops ir uz servisu. Ultrasoniks fiksē arī ļoti, ļoti neliels šīs noplūdes. Līdz ar to endoskopu ir iespējams jau sākt labot tad, kad tas servisa izmaksas jau galīgi nav liels vēl. Tātad pirmais, ko daram uzreiz pēc hermetismu pārbaudes, tā ir visu kanālu skalošana. Kā jau es iepriekš minēju, sistēma konkrēti ieliekot endoskopu konkrēto, neļaus pāriet uz nākamo apstrādes soli, nebūs pievienoti visi endoskopi šie te kanāli, kuriem ir jābūt apstrādātiem. Un tad ir nākamais, mēs iepriekš runājam par hermetismu testu, par to, kas kur jāpieslēdz, ir par tām 2 minūtēm 200 milibāriem. Tas viss ir jāatcerās vienam tehniskajam darbiniekam. Un tad nākamais jautājums ir par ķīmiju runāt. Kāds ir kontaktu laiks, jeb ekspozīcijas laiks, kādu ķīmiju izmantot, vai ar enzīmiem, bez enzīmiem. Kādai jābūt šeit temperatūrai, kādai jābūt koncentrācijai. Vai gal galā jāskalo visi kanāli. Ultrasonika sistēmā šis viss ir automatizēts. Šiem visiem jautājumiem ir jau sen atbildēts. Sistēmā šis viss jau ir iekšā. Pievienojam endoskopu, sistēma uzsāk hermetismu testu, sistēma pati uzpildās, pati nodozē šo šķīdumu, pati uzsilda attiecīgi šķīdumu, kā ir nepieciešams, un par šo vairs nav jādomā. Tāpēc tā ir automatizētā
priekšapstrādes sistēma. Nākamais jautājums - birstēšana. Birstēšana, starp citu, ir vienīgais manuālais posms visā šajā sistēmā. Birstēšana arī vienmēr jautājums, kādu birstīti izmantosim, vai var izmantot birstīti, ko mēs jau 2 gadus izmantojam, vai ievada kanāli ir jātīra, un kā gal galā, kas tad tā par automatizētu priekšapstrādi, ja birstēšana netiek izsekota. Tad par birstītēm runājot. Redzam, labajā pusē apakšā ir šī diska veida birstīte, kur ir darba galā birstītē ir nevis sariņi, bet silikona diski. Tā ir jauna revolucionāra metode. Ļoti daudz publikācijas rāda, ka tā ir viena no efektīvākajām metodēm pašlaik, kas ir pieejams no birstītēm šajā endoskopiem. Jo šie diski, ja atliekam atpakaļ, viņi būs nedaudz lielāki loģiski nekā darba kanāls. Un velkot šo birstīti cauri darba kanālam, izveidojas vakums. Un līdz ar to šīs diski paņems līdzi sev visas šīs atliekas, netīrums, jeb atliekas, un tajā pašā laikā, veidojoties vakuumam, caur šo darba kanālu tiks izsūknēts papildus arī šis šķīdums, mazgāšanas šķīdums, jā. Vēl viena publikācija, par šīm birstītēm ir ļoti daudz neatkarīgas publikācijas. Un birstēšana. Atgriežoties pie jautājuma, kas tā pa sistēma, kas tā pa automātiska sistēma, ja nav izsekošana, nē, ir izsekošana. Vienīgi, kad jūs veicat birstēšanu, šajā te iekārtas tvertnē ir iebūvēta kamera, un šī kamera ieslēdzās un tiek filmēts šis birstēšanas process. Līdz ar to, ko šis dod? Šis dod situāciju, kad tehniskais darbinieks saka, ka šis endoskops ir perfekti apstrādāts, bet birstīte ir sausa. Šis posms pilnībā izslēdz šo varbūtību, ka tā varētu notikties, jo kamera fiksē visu birstēšanas procesu. Pēc tam sako beigu skalošana, kas ir arī pilnībā automatizēta, pieslēdzam atpakaļ šo endoskopu, pati sistēma uzpildās ar ūdeni, izskalo visus kanālus, atvienojam endoskopu, un sistēma pati iztukšo šīs tvertnes un pēc pašattīrīšanos. Un tad jau varam likt iekšā nākamo endoskopu. Kopā šis viss cikls 7 minūtes vidēji aizņem. Ultrasonikas sistēmas ir pilnībā savietojams gan ar latviešu mūsu šo instrumentu izsekošanas sistēmu Pronix, gan arī būtībā spējam veikt integrāciju ar cita veida sistēmām. Kāpēc ir nepieciešama šāda izsekošana un kāpēc viņai būtu jābūt viena vieta, vienā sistēmā pieejamai? Tiesāties pašlaik populāri ir ASV. Tas nav nevienam noslēpums, un piln plašsaziņu līdzekļi ir ar dažādiem tiesu gadījumiem, kā Amerikā patīk visiem tiesāties, un tā tendence ir tāda, ka agrāk vai vēlāk tās tendences no ASV tomēr nonāk arī Eiropā. Un ko tas dod? Tas dod tīrus dokumentus. Kad ir kaut kāda sūdzība par varbūtību, ka slimnīcā ir iegūts infekciju gadījums, nav jāskrien uz kartotēkām, arhīviem, meklēt kaut kādas izdrukas un satraukties, ja viss šī informācija ir dokumentēta un vienu vietu, tas šiem īstenībā ietaup ļoti daudz nervus. Par ultrasoniku šo endosistēmu ir pirms gada maijā noslēdzies pētījums šajā pašā Čireka slimnīcā, par ko es stāstīju iepriekš, kas ir lielākais endoskopija centrs Beļģijā, kur 10 minūtēs tiek apstrādāti 4 endoskopi. 5 gadu laikā šajā slimnīcā ar visu viņu milzīgo endoskopiju šo plūsmu ir 0 gadījumu, kad ir bijuši kontaminēti endoskopi. Tātad šī sistēma tiešām arī darbojās. Ultrasonika pieejamā šīs endoskopu priekšapstrādes sistēmas, endo, kas ir paredzēta principā visa veida endoskopiem, ieskaitot arī lielos endoskopus. Šī sistēma vienkārši ir lielāka. Un endo mini, kas ir paredzēta visiem salīdzinoši maziem skopiem, kas ir cisto, bronho, loroskopi, visa veida šie mazie skopi. Paldies! Tas no manis viss.